Mūsu plāns ar Lindu ir aizbraukt uz Tallinu un ļoti spontāni atpūsties. Paskaties, Tā kā students. Tāpēc man bija pa eiro 50. Es samaksāju 3. Viņš pasīja, vai tā ir tā studenta. Es teicu, ka es asmējām, ka nav nekas līdzi. Mēs esam beidzot Tallinā. Linda savs students lomā. Ekskursants par Rīgu. Čau! Mēs esam beidzot Tallinā pēc 4 stundu braucienu. Es esmu atkarīgi no tās Ecolines planšetes. Ecolines planšetā bija spēle, kurā jāliek kopā ķīmijas elementu formulas. Un bija tiešām ļoti interesanti, un Linda spēlēja viņu visu ceļu. Bet jā, kopumā mēs esam 6 stundas nobraukuši ar autobusu. Visā ceļā 7 stundas, bet apskatieties uz to baby girl. Linda apstājies blakus. Viņa ir students lomā šodien. Es nopirku kafiju Narvisanā pa 3 eiro, un viņa nopirka pa eiro 50. Tikai tāpēc, ka... Jā, un viņai uzprasīja, tas studenti tā, jā, un viņam tāds, nu labi. Nē, un tad viņš prasīja to karti, un viņa tāds, man nav līdzi, un viņa, nu labi, šodien, ķipā, nu, piedošu vai kaut ko. Un, jā, es iztērēju eiro 50 vairāk nekā viņa, jo redzu, viņa ir meitene ar fucking brillēm. Un seksisms neeksistē tā? Vispār, es redzēju. Tas vīrietis bija jauks, tā kā... Viņš gribēja ar tevi satikties. Bet jā, re, kur ir... Vā. Okay. No. Jā, vispār parādīsim apkārtni. Tātad tur ir gulta. Gultiņa, skapītis. Jā. Es likšu make-upu. Vēl viens skapītis. Tad mums ir tāds ļoti patīkams dīvāniņš ar galdiņu. Indoor. Un tad ir, kā mums rakstīja descriptionā, ka mums ir city view. What a city view. Such a city. Cannot wait for city. Bet jā, mums kur ir workspace. Mēs skatīsimies filmas pēc tam. Tad te ir tāds ļoti patīkams skapies. Un tas tāds ātrās lietas, ko vajag pirms iziešanas paņemt. Tad šeit mums ir pipars un sāls. Tā, superīgi. Tad mēs jau esam izmantojuši diezgan daudz traukus, bet tā mums tā bija bļoģi šķīvi, mazie šķīvīši, glāzes, krūzes mēs dzeram kafiju. Jā, mums arī ir, kur regulēt temperatūru, tikai es īsti nesaprotu, kādēļ viņš neiet lejā. Jā, mums mikroviņa krāsens, tad mums ir šeit ļoti patīkams ledus skapīts, tad jau mums ir dažas lietiņas, kā arī Lindas enerģiskais dzēriens. Tad mums ir mīskasta, nu kā jau parasti. Un mums ir arī trauki. Viņi ļoti skaisti izkārtot, jo viņi rūpējās par mūsu labklājību.
dēlītes, un tad tāda pamatrauka, ar kaut ko gatavot ēst. Toalete mums izskatās tāda, ļoti tāda moderna. Ir tāda ļoti skaista izlietnīte ar toaleti, jā, tur mums tāda rābes. Tad tādas skapītes ir. Tad mums ir spogulis un pats duša. Diemžēl mums nenāca līdz duša, lai mums bija jānopēr pašiem. Bet nekas. Es nezinu, kāpēc viņi nedusē to izstāv. Tā kā jā, mēs te tā dzīvojamies. Ēdam grapes. Un tur ir pakarojumie. Un kurpus tā mums aiz šitā paklāja. Aizkara. Un jūs gan jau prasīt, kāpēc man ir džempers. Man džempers ir jau no tiem pašiem 4 rītās. Viņu uzlūku vispār vakardien. Un tāds arī aizgāju gulēt un pamodos un atbraucu uz Igauniju, tāpēc, ka man nebija laika un enerģija ģērbties un neko darīt. Un, jā, tā kā palēnām. Labi, cik netīvs, viņš ir burtiski uzvilīts uz dažām stundām dienā. Tas slikti? Par kurām tu tieši runā? Krakliem. Labi. Pa ko tu runā? Nu, vakar FaceTime teici. Papenēm? Nu, apens ar mani nealīdz. Nu, nē, man ir krakla arī. Labi. Šitā bendi tā. Es tev varēšu norīt nopelnāt, kā tu guli? Hell no. Linda parāda savu make-up. Sēdies dīvainā. Ak, Dievs, tas ir piesmērs. Ak, Dievs, pat izstāst tik cozy. Vēl Matijās taisa. Bet jā. Es uzliku tikai kontūru, blašu, uzacis un bišķiņu lineru. Un pūderīt, lai man nespīd. Pasāst, kā tu jūties šodien kopš brīža, kad mēs satikāmies 4 no rīta. Autobusus pieturā, un kad mēs esam beidzot atbraukuši? No rīta es pamodos, un man bija tāds, man galīgi nebija garīgais, un es biju gulēt, un es biju galīgi neaizgulējis, jo es arī tikai kaut kāds 2 stundas gulēju, jo es aizgāju gulēt tikai ap 1:30, iespējams 2 aizmigu. Un es pamodos, un es galīgi negribēju nekur braukt. Bet tad sātu sakārtojos, un tur bija tāds, dzēru savu kafiju, un bija tāds, nu jā. Un tad es aizbraucu līdz tai pieturē, un satiku Ingaru. Un brauciens uz Rīgu vispār bija ok, tā kā bija funny. Par ko mēs smējām? Tur viena sieviete. Kodu klapu. Viņa vienkārši aizmugurē runā mums. Viņa tāds, un bija kaut ko saka, viņa tāds, Tas pat nebija funny, bet mēs vienkārši... un visi sāka klapu. Tur bija vēl kaut kāds ops ienās iekšā. Tā kā tas nav smieklīgi, bet tas bija funny. Tas bija funny. Un tad vēl visādas stulbības notika. Un pa lēlam viss šitos autobusus, ka mēs arī braucot uz Tallinu, smējāmies. Nežēlīgi. To vienu video īpaši. Man pasas arī austiņa, un Jā, viņam AirPods nokrita zem man beņķa. Ielikšu video. Lai es pietupos un tur paliec zem tā beņķa, paņem to AirPods, bet tas nav mans AirPods, tā nav mans problēma. Bet es nevarēju, es biju pie loga, kā tu iedomājies, man vēl bija soma lielā. Man arī bija soma. Jā, bet tu esi ārā. Es esmu iekšā, ko tu gribēji, lai es tev izgrūžu? Es teicu, tu palaidīšu ārā, tu pats zalīts. Bet jā, nu beigās uz kāju paspēra ārā. Viņš vienkārši visu ceļu man besīja ārā. Es vēl nevarēju izsaukt, vienkārši visu laiku ko dod mūku un tāds boy. Viņam vienkārši austiņas vienkārši un viņa tāds... Tad tu iemig un tad es pamodos. Nē, es viņu pamaināju Salzgrīvā. Jā, jo mēs bijām tikai Salzgrīvā. Mēs vēl aizbraucam no Salzgrīvas uz Rīgu. Un es atpieceļos, es esmu atvēl Salzgrīvā. Es vispār apsēdīšos blakus. Jo, kāpēc es nācu taimā? Es tikai tagad izdomāju.
Bet tas, ko mēs paņēmām bookingā, es paņēmu, un viņš izsēs šausmīgi milzīgs, tā kā, un vēl bija rakstīts, ka tā ir biznesa klases. Nu, tad mēs esam, viņš ir diezgan šaurs un maziņš, un, nē, smuki, ļoti smuki pārdomāts, viss ir. Es nezinu, kā es jūtos to flamingo daudz, bet, nu, viņš kā nefanī. Tā kā... Tu nedzīvo. Bet tā vismā ļoti forši apartamenti. Šitais ir perfekts dzīvoklis vienai personai, kurai nav daudz mantas. Bet tikai es noņemšu to. Mums vispār izjauts. Sādas demolēt. Jā, mēs nezinājām, ka mums ir vispār, man likās, ka vienkārši logi. Jā, un mēs iegājām iekšā tikai tajā, visā tajā buildingā. Un es saku, ja tā meķi, jā, pri rumki. Tu tad dīrstauds. Kādi vēl te rumki? Es lietēju, mums būs balkons, mums būs tik forši. Balkons beigās ir vienkārši. Jā, mums balkons ir sastāv no betona plāksnes un sētiņa. Jā. Mēs devējām ēst. Mēs aizgājām kaut kā tā kā Gruzijas restorānu. Linda ir staba. Un mēs jau iepirkt. Kā jau es minēju, mēs bijām divos veikalos. Mēs bijām Lidlā un... And I coop? Jā, es iegādājos ķemi, jo es aizmirsu paņemt ķemi no mājām. Es domāju, ka... izdzīvošu šīs 3 dienas ar šādu ķemīti. 2 vēl. Dāmai iesprūda. Ir otrā diena, ka mēs esam Tallinā, beidzot mēs esam kaut cik izgulējušies. Un mūsu plāns ir, doties aptuveni 30 minūšu laikā, iekāpt autobusā uz centru. Mums ir jāpērk tās transporta biļetes. Mums prasa kaut kādu travel card number. Jā, mums prasa kaut kādu travel card number. Kas ir travel card? Tur kaut ir custom number vajag, un es zvanu supportam, un tur tā kā sākumā runā igauniski, kas tā kā ok, un tad viņi sāk runāt krieviski, un tāds, ok, tad to būs angliski. Nē, viņi pateica krieviski un atslēdzās. Es nezinu, kas ir travel card. Tā, mēs esam Tallinas centrā. Tūlīt dosimies uz Tallinas veco daļu, jo mēs vēlamies iepirkties, paēst un vienkārši tā kā izbaudīt to mūsu vienīgo pilno dienu, kas mums ir. Un šodien ir Igaunijas neatkarības atjaunošanas diena. Visur ir karogi. Linda to pamanīja, jo vienkārši visur ir karogi, bet es tam nepievērsu uzmanību. Man bija tāds, patrioti, ķipa, right, bet nē. Tā kā visi te visus svin. Tad mēs bijām paēst uz ķīniešu restorānu un mums iedeva fortune cookies. Jā. Mēs izdomājām, tas ir tik garš. Mēs izdomājām atvērt klopas viski. Bet viņš... Nē, tur ir angliski. Tagad neplēsam. Pirmo reizi tādu.
Pagi. 1, nē, raz, 2, 3. No. Tā. Nu, tad skatāmies, kas mans fortune. Courage means to carry on, even if you're afraid. Enjoy your life right now. Boy, kas tas pa lēmās? Vai tas neenjoyoja? Tu manažo. Tas nekšķi arī jāpādara. Jā? Jā. Garšīgs. Garšīgs kukeri. Ritīgi labais. Jā. Tu enjoyo savu life right now? Jā. Ja tev ir courage. Carry on if you're afraid. Man ir. Bet jā, mēs ar Lindu bijām Vecrīgā. Vectallinā. Mēs pēdām, tagad mums ir plāns braukt uz apartamentiem, gulēt. Viņš joko. Kamēr Linda iepērkās Humanā Vintage, es atnācu uz kaut kādām citām vietām. Nekā tā nav. Linda dzer kafiju. Es pazaudēju, biju Soma. Mēs gājām par šo pašu ceļu. Un vienā brīdī man bija tāds Linda, un man nav Soma vairs uz pleciem. Soma atradās katoļu kaut kādā baznīcā uz soliņa. Un jā, es tur biju apsēdies, nolicis Somu un tā arī aizgāju. Mēs gribējām braukt atpakaļ uz apartamentiem, bet mēs izmantojam Google Maps kā transportēšanās aplikāciju. Mums rādīja 3. autobusu kābu Majeka. Mēs iekāpam iekšā autobusā. Mēs, mierīgi. 5 minūtes braucam. Mēs braucam, visu čiliņā, un Linda izdomāja iet mapē. Un ja tāds, Ingar, mēs braucam uz otru pusi. Mēs tagad esam kaut kādā rajonā, kurā mēs, nav galīgi pa ceļam. Otrs Tallinas gals, mēs tikko izkāpām nākamajā pieturā, jo, kur mēs tālāk brauksim. Un mēs tagad centīsimies atrast nākamo autobusu. Tā, mēs esam atpakaļ no centra jau pēdējo stundu. Centrā bija ļoti forši, mēs tādi kopumā bijām uz veikaliem, uz kvartāla jauniešu, kurš bija milzīgs, nesalīdzināms ar Tallinas kvartālu. Tad mēs bijām iepirkties, mēs bijām uz pastaigāties vecpilsētā. Vecpilsēta šausmīgi smuka vieta. Lēnām taisamies pēc aptuveni 30 minūtēm uz autobusu, kas mūs vadīs atpakaļ uz centru, uz Tallinas centru, uz vecpilsētu, jo mēs dosimies uz kādu bāru vai klubu. Nav video no bāra. Ir savi iemesli, bet jā, mēs tur bijām un... Bija ļoti forši, man patika. Tur bija ļoti smuka meita, mēs beigās, es viņai gribēju pateikt, viņa ir tik skaista. Jūs kā viņa reāli bija fucking gorgeous. Un mēs to izdarījām. Ar Ingaru palīdzību. Es vienas laikā tagad. Ejam, tā ir pateikt. Un, nē, vispārīgi. Bet mēs nepateicām, jo viņai tas bija jāzina, jo viņa bija no Ukrainas Kijevas. Jā, viņa runāja arī krievis. Un, overall... Viņa bija tāds bots vibes. Jā. Un tā kā, viņa bija tik skaista, reāli. Man ļoti par viņa tās acis un tas make-ups un slēg. Jā, visa bāra experienceā man bija 3 pēdējie dzērieni. Mēs pasūtījām, tu bija baigi garšīgie šoti vieni. Šausmīgi labi. Un es jūtos
ierēbis. Un jā, ja tā runājot, man viss ir izgājis, es biju bišķiņ tipsī vien brīdi, bet tā kā... Mēs gājām pa Tallinu un dejojām. Man patīk, kā mēs runājam, jā, tur izklāja, nu tā kā, ko tās drēbēs, ēdienā aizies nav, bet man liekas, vairāk nav aizgāja tajā bārā. Diemžēl. Loģiski. Un, jā, jau bija tiešām garšīgi un... Mēs vēl aizgājām kopā, ko tu aizgāja kādā kebnīcā. Jā, mēs aizgājām kādā kebnīcā, un kaut kāds svešinieks pietupas pie mūsu galda un paņēma frišu. Can I have one fry? Viņš jau pārdzēries. Un tad viņš pēc tam piedāvāja atpakaļ tā kā mums par to vienu kebabu, ko viņš bija iekodies. Viņš jau bija iekodies, tur man bija tāds paldies. Viņš gan jau bija kaut ko savietojis, bet viņš bija kind of funny. Viņš bija tāds mīlīgs. Un tad mēs viņu satikām tajā bārā. Jā, viņš arī tur bija. Viņš ienāca, jā. Un tad mēs palēnām aizgājām no bāra, tad, kad viņam aiztaisīja durvis. Jā, un tad, ķipa pēdējie klienti, tie, kas ir tur, tie tur nodzerās cik var un tad dodās mājās. Jā. Bet, jā, vispārīgi nakts dzīve Tallinā ir. Tur diezgan visur bija. Un par cik ir otrdiena? Bija otrdiena. Tāpat tās bija cilvēki. Jā. Tā kā uz ielām varbūt specifisti neredzēs, bet kad iet uz bāros, jo bāri ir šausmīgi daudz. Tur ir reāls. Vai klubi, vienalga. Tad tur ir ļoti daudz cilvēku, un tur ir visi pa savām grupām. Mēs divatās, protams, gribējām visiem lokālajiem satikties. Mēs vēl parunājām tajā kabinīcā ar kaut kādi ekskursanti. Viens bija no Kanādas, viens bija no Nīderlandes, viens bija kaut kur. Un viena bija vietējā. Jā, un viena bija vietējā, kas jau pieteica viņiem tur ēst. Un, jā, vispār visā visumā Tallinas piedzīvojumi man ļoti patika. Man arī. Tā kā reāli šis bija tā kā, nu, tā kā tu tikko teici, šis bija... Ko es teicu? Iesildīšanās. Nu... Atceries? Ievads. Ievads. Jā. Šis ir izvads. Jo mēs rīt braucam. Reāli. Tā kā šitā diena bija perfekts ievads tādai Tallinas Jā, jo mēs vakar atbraucām, mēs pa šeien pavadījām, un tad reāli gājām gulēt, mēs bijām noguruši. Bet jā, mums rītdien līdz 12. ir jāizvācās, ir jau 3 naktī. Un, mums tikko atved Boltiņš, jā. Jā, viņš ļoti ātri brauca. Viņam bija ļoti tāda smūda mašīna. Jā, nevarēja just nevienu rievu. Jā, man ļoti patīk vecpilsēta, tīpaši naktī, tā kā tiešām Vecrīgi. Visādi forši cilvēki skatās uz manīm. Jā, tas ir viens no raksturīgajiem pazīmēm Tallinā. Jā, noteikti brauciet šeit, lai to izdzīvotu, jo tā ir atrakcija uz mūžu. Bet, jā, nē, visumā policija braukāja apkārt laiku. Nu, gan jau iečekoja, zin kā. Jā. Bet mums pat nepaprasīja ID. Jā, nekur. Jā. That's so weird. Es tiešām izstāstu, ka man ir jau 18 plus. Tur vienkārši 18 bez plusa. Bet, mēs esam pilngadīgi, bet tā kā... Jā. Mošas tas krunkāni, jā. Es stāvēju pie kases pārdevēju. Es pārdevēju saku, travel card, un viņi man rāda uz cigaretēm. Viņa, we don't have. Un es tā, no, travel card. No, we don't have. Un tad jūs varat braukāties. Mēs nopirkām dienas biļetu un... Paldies Dievam, tāpēc, ka mēs iekāpām kaut kādos 3 nepareizos autobusos, kur brauc uz pilnīgi otru. Mēs tā kā, mums tāds... 3! Arī tā, ka mēs tagad vakarā uz... Un galvenais tā kā, jūs varat domāt, mēs esam stulbi. Nē, tie autobusi bija ar vienādu un to pašu vārdu. Bet viņi vienkārši mainās maršruts, kad viņi izbrauc. Jā, un mēs tā, ok, iekāpam iekšā, mēs braucam, mums tāds... Linda kāpam ārā, viņš nebrauc, viņš brauc pretējā atkal, un tā bija 2 reizes šajā vakarā, un vēl pa dienu vienu. Kopā. Un kopā 3. What the hell? Linda! Nē! Mums vajag krūzi, lai mēs viņu varam noķert un izlaist ārā. Nu, nē, es viņu izmetīšu ar rokām. Paņem, un tu paņem. Tagad? Jā. Es nofilmēšu. Pagaidi. What the hell? Tas ir kā ātra ir. Met ārā, girl. Ja viņš ir ārā, tad vienalga. The door is closed. Kā viņš tika iekšā? That is weird.
Guys, tas ir ļoti dīvaini, kāds kukainis tik iekšā, jo, nu, what the hell? Labrīt. Tas ir tā mūzika fonā katru klipu, kad mēs esam apstāpēt. Jo mums vienkārši būtu relaxing music. Šodien pēdējā diena mums ir 2 stundas, līdz mums ir jāizvācās un Linda ceļās no gultas ārā. Jāuztais brokasts, jāstīra māja, jāspakojās un jālaid prom. Tad mēs pēdām brokastis, oli ar ķipa grauzdētu spāņu maizi. Mums palika pāri maizi un sviests un diezgan lielos daudzumos. Bet nevis speciāli, vienkārši tā sanāca un mēs tagad domājam, ko ar viņiem darīt. Viena opcija, ka mēs maizi varam nolikt kaut vai uz kādu soliņu vai aiziet, protams, vai pie miskas vai ko, un tā kā kāds, kuram vajag, paņem. Bet ar sviestu ir savādāk, jo maize neizkusīs saulē, sviests izkusīs. Un līdz ņemt arī būtu dumi, viņš vienkārši mums uztaisīs zupiņu somā. Tā kā jā, nezinu, tas mums vēl ir jāsaprot, bet ir 10:11. Slavos reklāmas. Bet, jā, es jūtos ļoti diversiāli pašlaik. Man ir tas, kas negrib mājās, bet es gribu mājās. Es jau ar Lindu par to runāju, ka mēs gribam to mājas komfortu. Jā, šeit arī ir forši. Nē, te ir, te nav nekomfortabli, jā, bet... Bye! Cutesy photosys. Linda. Ok, mēs esam autoostā, bet jā, mēs visu rītu dzīvojām uz ielas no 12. Mēs bijām vienā parkā, kurā mēs nogulējām 2 stundas aptuveni. Nē, stundu. Stundu var kaut ko vairāk bija skatījos. Tur mēs pastaigājāmies, tad mēs aizgājām līdz Circle, paņēmām ledus kafiju, tad es vēl paņēmu kaut kādu vrapu, bet es paņēmu viņā augstu, jo es negribēju siltu. Un tad mēs aizgājām uz vēl vienu parku, kurš bija ļoti tāds omulīgs, tāds meža tipa. Un tagad mēs esam autoostā, tikko atbraucām ar Boltu un... Jā, mums ilgi jāgaida vēl. Mēs esam atpakaļ Salacgrīvā, Rīgā. Uz Latviju ir atbraukā uz Elli, līst gāžu lietus, notiek.